Ļoti brīnišķīga tēma, par kuru mēs parunāsim kopā ar Laimu. Laima mums ir jaunā māmiņa. Jaunā māmiņa burvīgai meitenītei. Un skatos, ka Laima ir jau pievienojusies. Mūsu tēma šodien ir par tātad lieko svaru, par svara pieņemšanu, uzņemšanu grūtniecības laikā. Un par šo te pēcdzemdību periodu, kad daudz māmiņas ir šajā tātad laikā, sev svarīgajā laikā, un kad atliek tik maz laika sev, jā, kad ir jāveltās bērniņam, un nav iespējas varbūt tik daudz par sevi parūpēties, jā, un par savu ķermeni, par savu izskatu. Un Laimai ir ļoti brīnišķīga pieredze, tāpēc arī esmu uzaicinājusi viņu pievienoties šai tiešraidē, jo Laima mums sāka tātad strādāt ar sevi apmēram kādus 2,5 mēnešus atpakaļ, un viņai ir vienkārši fantastiski rezultāti, ar kuriem es vēlos, lai Laima padalītos. Laimiņ, skaties, tā, vai tu vari pievienoties tiešraidei? Tā, es Instagram live tiešraidē ar kādu citu cilvēku, tā kā es ceru, ka nekas nav mainījies, parasti saslēgšanās ir diezgan raita. Jā, super! Cik forši! Priecājos tevi redzēt! Jā. Brīnišķīgi, labi izskaties, kā vienmēr, saulaina, smaidoša un tiešām tāda ļoti, ļoti mirdzoša. Jā, paldies, ka tu pievienojies man par šo te tēmu. Ļoti, ļoti gribās padalīties, jo es domāju, ka daudzām mamām šī tēma ir aktuāla, jā. Liekais svars. Re, kur mazais brīnumiņš arī ir. Čau! Izabela, čau! Jā, super. Skatos, ka pievienojās arī Rihards. Čau, čau! Pievienojās Marta. Čau, Marta! Jā, šodien mēs runājam par šo te māmiņas atjaunošanos pēc dzemdībām, par pēcdzemdību periodu, par tūskām, par lieko svaru. Padalies, Laimiņie, kā tev kā tev bija šī te pieredze ar svaru, teiksim, cik daudz tu uzņēmi svaru grūtniecības laikā, un vai tev, teiksim, kā tavs ķermenis, tātad pēc tām adaptējās ar šo te visu? Grūtniecības sākumā es neatceros, cik es svēru. Es svēru kaut kādus 64 kilogramus. Un pašā sākumā, grūtniecības sākumā, es manīju, ka man nāk svars klāt. Es domāju, tas jau normāli, un kā bērniņš aug un svars nāk klāt. Un pēdējos 2 mēnešos es sapratu, ka bišķiņi tomēr pa daudz ir. Tie varbūt tie 10 kilogrami, tas ir tā normāli, bet pēdējā mēnesī es sapratu, ka man pienāca klāt mazliet vairāk kā 25 kilogrami. Un tās bija, laikam, arī visas tās tūskas, jo man kājas bija pietūkušas, un seja un rokas, un es vispār jūtos tagad tāds piepūzes balons. Un ārsts teica, ka tas jau ir normāli, kad piedzims mazā, tad arī 3 mēnešu laikā arī nonāks. Bet, pagājis vairāk kā gads, un nekas jau nemainījās ar visu to, kad es centos ēst pareizi, un es vingroju, un man liekas, centos varbūt ne visu, bet, cik es varēju, tik es arī mēģināju. Sanāk tā, ka pēc dzemdībām, grūtniecības laikā tev svars pieaug par 25 kilogramiem, ja? Tā pareizi vai saprotu. Un sanāk pēc grūtniecības, cik apmēram tev aizgāja tas uzņemtais svars, vai tieši otrādi vēl varbūt pienāca klāt, kāds bija tas? Uzreiz pēc dzemdībām gāja varbūt kādi 5 vai 7 kilogrami, un viņi tā arī palika.
varbūt kaut kādu mēnesi, bet pēc mēnesi man atkal atnāca atpakaļ tas pats svars. Tad uzreiz tā kā nogāja, ja, un pēc tam pienāca atpakaļ. Un tad sanāk tā, ka tu gadu pēc dzemdībām būtībā, nu, tā kā centies ar sevi strādāt, ar uzturu, ar kustībām, bet, nu, diemžēl, nu, tā kā tas svars nekustējās no vietas. Jā. Un tad būtībā sanāk kaut kādus 2,5 mēnešus atpakaļ, vai ne? Tu sāki ar ūdeni? Es sāku februāra beigās. Februāra beigas, tas sanāk tā kā mārts, un tagad ir aprīļa beigas. Nu jā, būtībā 2 mēnešus atpakaļ. Jā, sanāk tā, ka īstenībā pirmais bija Laimas vīrs, Rihards, kurš sāka un pamanīja, un viņam ļoti norizonēja tieši par organismu attīrīšanos informāciju, un viņš sajūta, ka tas ir kaut kas, kas viņam ir ļoti vajadzīgs. Un Laima pievienojas nedaudz pēc tam. Jā, bet ļoti interesanti. Man īstenībā gribās tev pajautāt jautājumu. Jā, kur Rihards raksta, ka februāra sākumā sāka tieši šo te attīrīšanās programmu pirmo. Jā, un tad Laima sāka februāra otrajā pusē. Kā tev gāja ar ūdens dzeršanu pirms tu sāki dzert šo ūdeni? Nu, es varbūt izdzēru, varbūt to litru, bet man neprasījās ūdens. Man viņš nelikās garšīgs, bet es dzēru, jo zināju, ka vajag, bet, nu, nepietiekami. Es vairāk dzēru kaut kādas limonādes vai, nu, kaut ko tādu, bet tieši vajag nē. Varbūt litru dienā, jā. Saki, lūdzu, vai tev nebija tāda sajūta, kad, nu, par cik tev jau tā bija šīs tūskas, jā, nu, šī lielā tūskainība, ko jau es minēju arī, kad tā bija tā tev lielākā problēma, šīs tūskas. Vai tev nebija tāda sajūta, ka, nu, tu nevari dzert, jo, nu, tev taču tās tūskas paliks vēl lielākas? Jā, un man arī likās, ka tā bija, jo, kad es centos dzert vairāk ūdeni, man tiešām bija sajūta, ka tā tūska paliek lielāka, un ka tas ūdens neiziet ārā, bet viņš paliek. Jā, jo īstenībā tā arī ir, kad viens no lielākajiem mītiem, ar ko es arī esmu saskārusies, jo strādāju jau 7 gadus ar cilvēkiem un tieši gan ar ūdens šo te dzeršanas režīmu kārtojam un attīram organismu un tā tālāk, tad ļoti daudziem ir šis te priekšstats par to, kad šīs te, nu, tūskas, ja tev ir tūskas, tad tu nedrīkst dzert ūdeni, ja? Jo, ja tu dzers ūdeni, tad tu vēl vairāk uzpamsi, ja? Un tev būs vēl lielākas problēmas. Bet vadot arī un esot klātesošai vairākos projektos, kur mēs tad strādājām ar cilvēkiem, tieši mācījām dzert šo te ūdeni, ļoti, nu, tā kā cilvēki pamanīja, tie, kuriem ir tūskas, ka sākot dzert kvalitatīvu dzīvu ūdeni, šīs te tūskas mazinās. Tieši otrādi, tātad, ja tev ir tūskas, tātad tev ir vajadzīgs šis te ūdens un tev ir jādzer. Jā, tā kā tas ir viens no lielākajiem mītiem. Tā kā būtībā es saprotu, ka tu sāki tikai ar ūdeni, vai ne? Tajās februāra beigās, pievienojoties vīram, jā, būtībā tikai ūdens. Jā, es tikai ūdeni, un var teikt, nedēļas laikā man nogāja tā kā ganīs vairums tūska, kas man nogāja ganīs 4 kilogrami, tie laikam bija arī tā tūska. Nedēļas laikā 4 kilogrami. Es arī Tas ir ļoti iespaidīgi. Teikšu atklāti, šādas pieredzes man nav. Jā. Es arī staigāju stulīt visu dienu. Jā, sākot dzert dzīvo ūdentiņu, tā tad sākās vairāk arī tu jūti, ka tev izvadās šie šķidrumi ārā. Pareizi saproti, jā? Jā, super. Tad nedēļas laikā tikai sākot dzert lietot dzīvo ūdeni, -4 kilogrami tūskas. Jā, ļoti, ļoti, ļoti brīnišķīgs rezultāts. Tā ir tāda man pirmā pieredze, kad ir tik ātrs rezultāts tikai ar ūdeni. Un tālāk tad jau tu nolēmi, ka tu iesi pilno attīrīšanās programmu, vai ne? Jā, bet tādiem rezultātiem nevar neiet. Jā, un tad būtībā sanāk marta mēnesī. Marta mēnesī tu izgāji detoks, tātad attīrīšanās programmu, kur ir gan šis dzīvais ūdens iekšā, gan arī tātad produkti, kas palīdz izvadīt taukos un ūdenī šķīstošos toksīnus.
Kā tu jūties ar programmu? Padalies, lūdzu. Detoks programma man laikam patīk vislabāk no visiem. Cik es esmu gājusi tagad, jo es jutos ļoti atvieglota. Es jutos tik viegli. Man patika tā viegluma sajūta. Man patika, kad man iet tas ūdens ārā, prom. Un man izmainījās arī daudz kas cits. Man palīdzēja pret galvu sāpēm. Cik tev bieži sāpēja galva pirms tam? Var teikt, katru otro dienu. Wow. Ne ļoti, bet, reizēm gribējās iedzert to tabletīti, lai var arī ar bērniņu, kopā vairāk, lai nav tās dusmas, to, kas ap galviņu, bērniņš man bļauj, pierakstīts, daudz, ka nevar atcerēties ļoti daudz, kas. Jā, bet, zini, galvas sāpes ir viena no populārākajām problēmām, kas cilvēkiem ir, un, ja tev galvas sāp katru otro dienu, tad tas ir liels diskomforts, un, protams, kad, lai mājās spēlētos un darbotos ar mazo, tev ir jābūt, kā saka, labā garastāvoklī, un, ja sāp galva, tad es, pilnīgi tev saprotu, kad ir tās dusmas un neapmierinātība, par to, ka šī galva visu laiku sāp. Tā kā būtībā es saprotu, ka sākot detoks programmu, tev pārgāja šīs galvas sāpes katru otro dienu, ja? Jā. Super. Tas arī ir brīnišķīgs rezultāts. Jā, vēl kaut kas, ko tu esi piefiksējis sev. Man negribējās dzert neko citu. Es dzēru tik ūdeni, un man neprasījās nekādi saldinātie dzērieni. Man negribējās limonādes. Es izdzēru ūdens glāzi, un man bija labi. Vai varētu būt tā, ka tev tie gāzētie dzērieni prasījās tāpēc, ka trūkst enerģijas? Tā kā prasījās tos ātros cukurus. Varētu tā būt, jā? Man uzlabojās enerģija. Iepriekš es no rīta pamodos kaut kādiem 8, tad es jau 4 biju tāda, tā kā viss. Jāiet pagulēt. Tagad es visu dienu varu ņemties, un arī miegs uzlabojies, līdz ar to ir, kad pa nakti labāk guļu. Super. Jā, es īstenībā mēs runājam dzīvais ūdens, bet īstenībā, kas tad ir dzīvais ūdens? Dzīvais ūdens mums ir tas, kas mums dod enerģiju. Tāpēc viņu sauc par dzīvo. Ja? Šajā ūdenī ir brīvi elektroni, kas mūs, var teikt, uzlādē šūnu līmenī, ja? Papildina mūsu baterijas, un tāpēc arī tie cilvēki, kas sāk dzert dzīvo ūdenī, viņi ļoti, ļoti labi sajūt to, kad palielinās šis enerģijas līmenis, jo es esmu pamanījis arī pie jaunajām māmiņām to, kad šie ātrie ogļhidrāti tiek patērēti būtībā tāpēc, kad vienkārši tev nav enerģijas. Ja? Un bieži vien arī, tātad šie saldinātie dzērieni, vai tas ir, teiksim, staigāties ar ratiem, tur paņem kādu bulciņu, kādu našķīti, kafiju, ja, un tev liekas, ka tā ir tā enerģija, bet būtībā tā ir tāda ilūzija par enerģiju, jo tie ātrie ogļhidrāti, tas, ko viņi dara, vienkārši paceļ cukuru līmeni strauji, un pēc tam tikpat strauji arī viņš nokrītās, un tad atkal iestājās šis nogurums. Čau, Lindiņa, jā, čau, jā. Un, jā, tā kā būtībā sākot dzert dzīvo ūdeni, daudzi pamanās šo te enerģijas līmeņu palielināšanos. Un, jā, padalies, kā tev pēc detoks programmas, tad, kad es dzirdēju tavus rezultātus, es gandrīz nokritu no krēsla, goda vārds, jo tas bija kaut kāds pirmo reizi šāds te rezultāts. Vai tu padalīsies? Izejot detoks, tas tā kā priekš manīm man daudz nozīmēja tas, kad es biju tikus vaļā no tūskas. Tagad man burtiski ganīs vispār nav tūskas, nekur. Ir liekais svars vēl, bet detoks laikā es zaudēju vēl 4 kilogramus, tā kā no tauku masas. Un daudz vairāk. Un man patīk tas, kad man nesāpēja vairs vēders. Čau, Izabela. Apēdu kaut ko vairāk. Tā kā, es saku, normālu ēdienu. Man sāpēja vēders. Tāpēc es vairāk laikam tā kā
var teikt, našķojos, jo es ēdu pa maziņam, un tad man sāpēja vēders beigās, tad, kad es ēdu, tad, kad es arī neēdu vispār. Un sākot dzert ūdeni un izejot detoks programmu, man uzlabojās arī vēderdarbība. Man iepriekš Vēdera izēja, ja, precīzāk. man bieži bija aizcietējumi, kad es nedzēru pietiekami daudz pareizu ūdeni un neēdu arī pārāk labi, jo vienkārši nebija laiks. Es būtībā teikt, no jaunām māmiņām, viņas saprot, kā tas ir. Jā. Un tagad ir tiešām uzlabojies vēderdarbība, un tieši izejot detoks programmu, man mazinājās svīšana. Es iepriekš tā kā ļoti svīdu, un tāds nepatīkams aromāts, laikam tie nelabumi iekšā. Un sālītē, tagad ne, labi? Mēs vienmēr runājam par to, ka tad, kad bērniem ir jāguļ, un tad, kad mēs gribam kaut ko padarīt, iziet tiešraidē, tad viņi neguļ. Jā. Jā, bet tā ir dzīve, un tā ir tā mammas ikdiena. Un, protams, visas mammas to zina, un visas mammas to saprot. Tad es uztaisīšu atkal mazu tā kā kopsavilkumu no tā, ko mēs runājam. Tad Laima sāka... Laimē tad nemazinājās svars pēc dzemdībām, būtībā samazinājās par 5-6 kilogramiem, pēc tam atnāca atpakaļ šie 5-6 kilogrami, un tā tas bija veselu gadu pēc dzemdībām. Tagad Izabelē jau ir gadiņš un 4 mēneši, ja nemaldos, jā? Gads un 5. Gads un 5, jā. Un būtībā februāra beigās Laima atbalstot vīru, jā, pēc cik vīrs sāka organismu attīrīšanu, tad sāka dzert dzīvo ūdeni. Un vienas nedēļas laikā nogāja tūskas un 4 kilogrami, tātad šie te liekie šķidrumi izvadījās no ķermeņa. Un pēc tam jau mēneša garumā martā izgāja detoks programmu, kuras laikā tātad vēl 4 kilogrami. Un pasaki par apkārtmēriem. Man liekas, ka tas bija visiespaidīgākais. Man kopējā apkārtmēra ķermenim nogāja 37 centimetri. Tas ir 37 centimetri. Ja svars ir 8 kilogrami, jā, tad 37 centimetri, un viduklī bija 18 laikam, jā, viduklis tieši. Viduklī mīnus 18 centimetri. Parasti notievēšanas dažādos projektos rēķina 1 centimetrs ir 1 kilograms. Ar šīm te attīrīšanās programmām, ar kurām es strādāju, būtībā es redzu mazliet savādāk šo te proporciju, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir šīs te tūskas, un vairāk mums aiziet šis te, tad apkārtmērs nekā kilogrami. Citreiz pat ir tā, ka cilvēkam neaiziet kilogrami, bet ļoti, ļoti samazinās apkārtmēri. Mums arī Linda bija pieslēgusies no īrijas šeit sveicinājās, un Linda, kur raksta, viņai bija 32 centimetri tikai arī ar šo te detoks programmu un viduklī mīnus 14. Tā kā jūs abas esat, man liekas, tādas čempiones, ka principā viena mēneša laikā ir iespējams vidukli samazināt par tādu apjomu. Tas ir vienkārši neticami, jā, jo es jau 7 gadus darbojos ar cilvēkiem, un tas ir fantastisks tiešām rezultāts. Es jūs abas apsveicu no sirds. Un tiešām arī vēdera darbība, būsim godīgi, ārsta kabinetā mums neviens nejautā, cik tev bieži iziet vēders. Un attiecīgi tiem, kam ir, protams, liekais svars un tūskas, jā, un kas grib ar to strādāt, tad vēdera darbībai ir jābūt katru dienu. Jā, vēdera izējai ir jābūt katru dienu, un ja tā nav, tad ir, protams, jāskatās, kā to var sakārtot, un to var sakārtot, un tas ir jādara. Jā. Par to vispār nevar būt ne runas, jo reizēm atnāk cilvēki, kur saka, man ir reizi nedēļā vēdera izēja. Jā. Un, diemžēl, tā ir realitāte, ar kuru mēs tā kā saskaramies, arī attīrotie, tātad sastādot attīrīšanās programmas. Un, jā, un šobrīd Laima jau ir 2. attīrīšanās mēnesī, jā, ar mazliet citu programmu jau. Kā tu tagad jūties? Ideāli.
Es teicu, es esmu izgājis antiparazidāro kursu arī. Un man ir otrā diena kolovadai. Wow, tu jau paspēji. Un pavisam izējot arī antiparazitāro kursu, man nonāca vēl centimetru nost. Un tagad pavisam ar abiem diviem kursiem un ūdeni man ir 42,5 centimetri nost no visa ķermeņa. Jā. Wow. Es palasīšu komentārus arī mazliet. Tātad Rihards raksta, ka ārsta kabinetā arī nejautā, ko ēdam un kāda ir mūsu ikdienas paradumi. Jā, tātad, es gribētu mazliet attaisnot ģimenes ārstus, jo, diemžēl, šīs 15 minūtes, kuras viņi mums velta katram pacientam, ir par daudz, par maz, lai par to vispār parunātu, par ūdeni, par uzturu, jā. Protams, tur arī vajag kādas zināšanas, bet es ļoti novērtēju to, ka man, piemēram, ģimenes ārste piedāvāja vismaz, kā saka, iedot izprintētu sarakstu, ja, ko nevajadzētu, piemēram, lietot tur pie kaut kādām konkrētām veselības problēmām, un tas ir ļoti super, ja, ka vismaz tik daudz. Vēl Lindiņa raksta, ka šobrīd, Linda arī šobrīd iet antiparastāro programmu, un pēdējās 10 dienas viņai ir programmā sākušās, un viņai ir vēl -4 centimetri no vidukļa, un kopējais apkārtmērs ir -39. Tad sanāk, Laimai ir 42,5 centimetri nogājuši, tagad pa 2,5 mēneši apmēram. Un Rihards apsveic Lindu ar brīnišķīgiem rezultātiem, jā. Tā kā super forši, ka mēs tā varam te interaktīvi, kā saka, apmainīties ar savām pieredzēm, ar saviem rezultātiem. Un, jā, es domāju, ka rezultāti noteikti būs vēl labāki, jo Laima ir sākusi trešo attīrīšanās programmu, kas ir apmēram 2 nedēļas, tā kā pēc tam noteikti būs atkal ar ko padalīties, bet jau šobrīd es tevi tiešām apsveicu, un vēl ir viena nianse, par ko es gribēju pārunāt, tātad pēc grūtniecības periodā, un vispār tie, kuriem ir tātad šī palielināta vielmaiņa, un īpaši vairogdziedaru problēmas, mīļie, iesaku noteikti pārbaudīt joda līmeni urīnā, ja, vai arī kā minimums uztaisīt šo te saucamo mājas testu, mājas joda testu, uzzīmējot sev uz rokas vai uz kādas citas ķermeņa daļas, vai nu tur saulīti, vai aplīti, vai mēnestiņu, ja ko jūs vēlaties. Un mēs varam tātad pēc 12 stundām, ja mums ir šis te, tātad mūsu zīmējums pazudis vairāk kā 50%, tad pat var uzskatīt, ka ir šis te, tātad joda deficīts. Jods, tātad mums ir galvenais vairogdziedzera mikroelements, kas palīdz tātad pie hormonu ražošanas. Un, ja ir palielināta vairogdziedzera darbība, tad ļoti iespējams, ka jums ir joda deficīts, tāpēc iesaku tātad nodot jau Gulbu laboratorijā šīs analīzes. Esmu pati arī taisījusi, jo man ir tieši tas pats stāsts, kad uzzīmējot šo te tātad ārīgi lietojamo jodu uz savas rokas man ļoti ātri pazūda, un es veicu šīs analīzes Gulbu laboratorijā, un tātad man ir joda deficīts, un joda deficīts ir 71% Latvijas iedzīvotāju. Tāpēc arī pēc grūtniecības tas, ko es parasti iesaku, ir paņemt klāt tātad jodu, papildināt māmiņai joda rezervas. Mēs zinām, ka arī jodu iesaka lietot pirms grūtniecības, teiksim, gan folskābi, gan jodu, un arī tieši to pašu pēc grūtniecības, tātad papildināt šīs te joda rezerves, un tad arī pamanīsiet, kad šīs te tūskas, jā, šī te vielmaiņa normalizējās arī, un Laima arī papildus tātad lieto jodu, bet, protams, iesaku jodu lietot nevis aptiekas jodu, bet jodu dabiskā formā. Uzņemt dabiskā formā, tā ir brūnaļģe, ja, jeb kelpa angļu valodā, no tīriem ekoloģiskiem resursiem, tātad audzētu, ja, ekoloģiskā vidē.
Lūk, tā kā tas ir tāds mazs moments, ko es pēc grūtniecības, tā kā iesaku noteikti vismaz uztaisīt šīs analīzes vai veikt mājas joda testu un tātad papildināt savas joda rezerves, jo jods mums nav ne uzturā, jods mums nav arī ūdenī, un, diemžēl, ar šo te joda deficītu dzīvo daudz cilvēku, un daudzi cilvēki lieto hormonālos arī preparātus, lai koriģētu vairogu dziedzi ar šo te palielināto darbību, un tajā pašā laikā viņam ir ārkārtīgi liels joda deficīts. Jā, tā kā vispirms mēs pēc grūtniecības arī ir teiksim tā, var organismu attīrīt un arī ir jāizpilda šie te deficīti. Jā. Jo ļoti daudz problēmas mums ir mūsdienās dēļ tā, kad ir šie te deficīti, mikroelementu, minerālu deficīti, vitamīnu deficīti, jo mēs, diemžēl, vairs ar mūsdienu pārtiku nevaram uzņemt to, kas mums ir vajadzīgs. Jā. Vai pie parašildu var lietot kelpu? Jā, Linda, var lietot kelpu pie parašildu, Laima arī tieši to arī darīja, pieslēdza kelpu un jā, tagad sāks kolavadu. Tā kā, galvenais, es saku, uztaisiet kaut vai to mājas testu. Pēc manas pieredzes tie cilvēki, kam ir pazūd šis te mājas testa, teiksim, ļoti ātri uzsūcās jods, tad arī patiesībā pēc tam tas tiek apstiprināts arī analīzēs, jā, analīžu rezultātos. Tālūk. Jā, paldies, ka padalījāties ar savām sajūtām. Es zinu, ka arī Rihardam, Laimas vīram, ir arī ļoti labs rezultāts pēc organisma attīrīšanas, un arī ir mīnus, man liekas, vismaz 6 kilogrami, ja nemaldos. Ja var... Cik? -10. Jau -10. Jā, es nespēju izsakot līdzi jūsu ģimenes rezultātiem tik ātri, bet jā, -10 kilogrami ir Rihardam, un Laimai tad ir -8, vai varbūt arī jau vairāk nedaudz, un -42 centimetri, tātad tūskas apkārtmēros, un katru reizi, kā es Laimu redzu, tā es redzu, ka viņa ir samazinājusies atkal. Jā, tā kā, jā, Linda raksta, ka viņai ir joda testi taisīti. Jā, super. Tad tas nozīmē, ka tu noteikti vari pasūtīt kelpu, lai papildinātu tos joda rezerves, jo šobrīd tiešām ar klientiem strādājot ļoti, ļoti mēs veicam arī šos tieši laboratoriskos joda testus, un praktiski visiem, kam ir vairogdziedzera problēmas, ir šīs te joda deficīts, jā. Jā, super, paldies, būt veselam, raksta fantastiski rezultāti, paldies Laimai par dalīšanos. Jā, man arī ļoti liels prieks, ka Laima padalījās, jo Laima ir, kā jau mēs visas latviešu meitenes tādas kautrīgas esam, un varbūt ir diezgan grūti tā publiski runāt par lieko svāru, par šīm te lietām, bet patiesībā man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo ļoti daudz jaunās māmiņas pēc dzemdībām tiešām ar to cīnās, teiksim tā, tiešām cīnās ar to lieko svaru, un ir, tā kā nav, teiksim, varbūt tās idejas, kā ar to strādāt, ko vēl darīt bez uztura, ko vēl darīt, teiksim, ne tikai kustības un uzturs, jā, bet ir vēl jāsaprot, kad ir kaut kādi šie te nutrientu deficīti jāsakārto, un ir arī, jo bērniņš arī ļoti daudz paņem. Jā, mums ir jāsaprot, ka grūtniecības laikā mēs ļoti, ļoti māmas daudz atdodam. Jā, māmas daudz atdod gan savus mikroelementus, minerāļus, jā, zobi paliek sliktāki vai ne, un tātad daudz, kas mūsu organismā tiek ļoti, ļoti iztērēts šis resurss, un pēc tātad grūtniecības ir jādod atpakaļ savam mīļajam ķermenītim, ir jādod atpakaļ viss tas, kas ir paņemts, jā, un jā, tā kā rūpējamies noteikti par sevi, jaunās māmiņas, un tiešām izvērtējam un lietojam labus, kvalitatīvus, protams, uzturu bagātinātājus, dabīgus, un tad jau arī viss būs kārtībā, konsultējamies ar ārstiem un speciālistiem, uzturu speciālistiem, kas jums var, tad ieteikt labas lietas. Un Rihards raksta, Laima staro mums.
Jā, Laima tagad staro. Super. Jā, Laima ir acīm redzams rezultāts, raksta Linda. Jā, varu apstiprināt. Satieku šeit Laimu klātienē un tiešām Laima staro. Laima staro un arvien labāk izskatās. Tā kā novēlu tev brīnišķīgu ceļojumu cauri organismā attīrīšanai, dziļai attīrīšanai un gaidīsim jaunākos rezultātus. Paldies, jā, es jau nevaru sagaidīt. Super, jā. Nu labi, tad noteikti tiekamies kādā citā tiešraidē, kādā citā laimiņā. Linda raksta, mēs par dabīgo. Jā, mēs tiešām esam par dabīgo. Mēs esam par to, ka dabā ir viss mums nepieciešamais. Un daba dziedē, jā, pavasars tagad mums tiešām ir tas laiks, kad ir laiks organismu attīrīt, ir laiks organismu pabarot, jo pēc garās ziemas ir gan mikroelementu deficīti, jā, tāpēc droši var iet pļavā, plūkt pienenes un gārsis un visas dabas jaunos dzinumus un pumpuriņus un papildināt sevi, jā, ar visu nepieciešamo. Es esmu personīgi uzsākusi selerijas sulas kūri uz 2 nedēļām. No rītiem dzeru puslitru selerijas sulu. Un selerijā arī ir ļoti daudz šie te arī mikroelementi, kas ir vajadzīgi. Un selerija ļoti forši arī attīra zarnu traktu. Tā kā katrs atrod sev to veidu, kā pavasarī atgūt enerģiju, jā, kā uzlabot pašsajūtu, izskatu, ādas stāvokli. Un jā, lai visiem izdodās. Un jā, mums viena lieta jāpasaka, taču no 1. maija ir iespēja pievienoties programmai projektam, kas saucas Izmaini savu dzīvi 90 dienās. Būtībā tā ir tā programma, ko šobrīd ir izgājusi arī Laima, kas ir 1. mēnesis, 2. mēnesis, un tad ir 3. mēnesī šī dziļā zarnu trakta attīrīšana. Un pa šīm 90 dienām var sasniegt tiešām brīnišķīgus veselības rezultātus. Un, ja kādam interesē šī programma, tad noteikti var pieteikties. Jā, paldies, Linda, tev par dalīšanos, par iesaistīšanos. Paldies Rihardam par dalīšanos un uzmundrinājumiem. Un, jā, tiekamies kādā citā foršā tiešraidē. Labi. Pagaidām teikšu atā. Atā arī Izabellai, kura tur fonā spēlējās. Un, jā, uz tikšanos. Skaista dieniņa visiem, kas skatījās. Paldies jums un ielikšu arī ierakstiņu. Atā, Izabella! Atā, tā, tā!